Es tiešām mīlu savu darbu. Psihiatrija tas ir tas, kā mēs darbojamies. Un kas ir interesanti, ka šī ir liela daļa tās pieredzes, ko mēs paši dzīves laikā gūstam, arī grūtie brīži, arī dzīves liekloči un sarežģījumi, tikai un vienīgi var tikt izmantot, lai vairotu empātiju pret pacientu. Kopš mazot man likās, es būšu ārsts, un es ārstēju, sākot ar visām lēlēm, lāčiem, visiem bija ambulatorās kartiņas, un tā es arī augu. Man ir ļoti liels gandarījums par agrīnās intervences programmu, ka no rezidenta tādas sapņainas idejas pēc 7 gadiem tas jau ir stadijā, kad tas kļūst par veselības aprūpes pakalpojumu. Man ir paveicies un vēl joprojām turpina veikties ar fantastiskiem cilvēkiem sev līdzās, jo patiesībā tie panākumi un tie sasniegumi, kas ir jau šobrīd pataustāmi, redzami, tas nebūtu iespējams, ja nebūtu cilvēki, kas mani atbalsta ar savu pieredzi, ar savām zināšanām un arī ar savu statusu. Viena no biežākajām frāzēm, ko es dzirdu, kad doktori, pie jums ir tik labi ienākot kabinetā, ir tā tik mierīgi. Vai arī, doktori, jūs vienmēr esat priecīgi, doktori, jūs vienmēr smaidat, kas man palīdz noturēt drošību un mieru. Tie noteikti ir cilvēki man apkārt, un es atkārtošos, man ir fantastisks vīrs, tā ir man dzīves lielākā veiksme, un man ir brīnišķīgi kolēģi.